Dodamies jau mājās no protesta. Kādas ir tavas sajūtas? Ļoti daudz cilvēku bija. Jā. Labi apzināties, ka tur nav tikai jauni vai tikai veci cilvēki. Bet visi, jā. Visi ir vienoti ar normālu Domāšanu. galvu un nestulbībām. Jā, jo sēžot mājās, tu tā kā neredzi to, cik daudz cilvēku ir ar tavu tādu pašu domāšanu kā tu. Bet, kad tu esi tur uz vietas un redzi visus tos cilvēkus, tad tā paliek vieglāk ap sirdi, zinot, ka tu neesi vienīgais. Latvijā tomēr arī ir gudri cilvēki. Jā, tiešām prieks, kad aizgājām. Šis bija man pirmais. Tu esi bijis uz kādu? Jā, tad šis ir bijis mūsu pats pirmais protests. Mums ir arī plakāts, ko mums iedeva tur uz vietas. Viņš gan palika mašīnā, to pēc tam aizvedīsim, es viņu ierāmēšu. Jau tāds prieks ir, kad aizgājām. Un tiešām es tagad skatos tās bildes, ko liek visi ziņu portāli. Un mēs bijām tie divi mazie punktiņi tur Domu laukumā. Tā kā es pat nespēju aptvert to, cik daudz cilvēku tur bija. Vienkārši crazy. Bet jā, prieciņš. Un galvenais, jā, ir cerība. Un neaizmirstam šo nākamajās vēlēšanās. Tas ir vissvarīgākais. Lai šādi nav jādara vairāk. Jā, bet jā, uz šādas interesantas nots iesākas mans novembra vlogs. Es apšaubu, ka viņš būs garš, tad jau redzēsim. Man tā vienmēr patīk teikt, ka nebūs jau garš, un tad beigās vlogs ir gandrīz stunda. Būs Staro Rīga. Jā, mēs dosimies uz Staro Rīga. Tas man ir tāds... Ziemas svēstnesis. Jā, un arī Roberts man atsūtīja linku. Un tur varētu redzēt visus tos objektus, kas būs. Un man ļoti daudz iepatikās. Kā cerams, ka šogad būs labs Staro Rīga. Un jā, gatavosimies Ziemassvētkiem, protams. Dekorēsim. Un jā, vai tevi kas sakāms? Nē, patīkam skatīšanos salā. Patīkam skatīšanos. Dodamies uz veikalu. Pirksim maņāku cerams. Viņu atradīsim. Esam atpakaļ. Izsegājām visu veikalu un nekur nekas man nepatika. Bija hausā labi viena jaka, kas man patika. Tur bija tādi elementi, kas nepārāk labi izstījās. Ņujorkerā nekā nebija. Biju Lindeksā par 1 metru līdz tāds diezgan ok, bet es viņu neuzmērīju. Tad Berškā nekā vispār nekā nebija. Rezervedā arī nekā. Tad beigās es jau biju pazaudējusi cerību, ka kaut ko atradīšu, un beigās Zārā bija. Un es paņēmu 2 pat. Man abas ļoti patika, un es nevarēju izvēlēties. Un beigās vienkārši abas paņēmu. Un par abām samaksāju 100 eiro aptuveni. Tātad pirmais ir šāds mētelīts. Ļoti patīk tas kaklas elements. Parādīšu, kā izskatās. Ja, ko tu pīksti? Kaut kā tā man patīk, ka viņš ir tāds asimetrisks, nav pa vidu tās pogas. Un tas kakliņš tik foršs. Jā, šis ir viens. Krāsa tāda diezgan neitrāla. Es gribēju brūnu, bet šis ir kaut kas starp brūnu un pelēku. Šī ir otra. Vēl te gribēju kaut ko tādu mēteļveidīgu. Manuprāt, tas tīrādi. Un arī ir brūns, kā es vēlējos. Jā. Šitam gan šalla vajadzēs. Man otram ļoti patīk, kā nosat, kā man šalla nav vajadzīga. Jā, kaut kā tā. Ļoti priecājos par šīm izvēlēm. Vakariņas. Un pie vakariņām viņčiks paņēmām šitālu. Te aizmugurē bija rakstīts, ka tas ir pie sušī labi klāt. Un tad pagaršosim. Šī tā izskatās. Ļoti labi. Es arī gribat suši. Atbraucām uz Ikea, mums vajag nopirkt 2 plauktus. Un tad pēc tam mums ir jāiet meklēt Roberta tētim dāvanu.
Iznācām no sāgas, atradām Roberta tētim dāvanu. Mēs nopirkām kafijas dzirnaviņas un kafiju. Un tāda būs dāvana. Tik labi smuržo. Kafijas arī? Es tā sagrabējās. Un tad mēs vēl ieskrējām Juskā, un tur bija tā kā, kā tu teici? Vienkārši atlaides. Vienkārši atlaides pre-Black Friday sale, un es nopirku sev 2 šādus spilventiņus. Viens. Nē. Šitā? Jā. Thumbnails. Es gribēju šos jau pagājušajā gadā nopirkt. Nesanāca. Šogad ir. Tagad laikam uz mājām. Jā, atkal ir sapirkts. Mēs Ikejā nopirkām arī standing desku. Bet mēs uz viņu jau kādu laiku skatījāmies. Tā kā beidzot to izdarījām. Bija vairāk domājis, tikai pa vidu tā kā. See, you can... Pasties, kā mēs ēdīsim. Nu jā, you can add snacks and stuff. That's what I meant. Tev var dzērienu, tev var ēst. Act busy. Tur vieta, ka kādu krūzi vai ko uzlikt. Jā. Vērtējumu? Kāpēc ātrāk nenopirkam? Es neiedomājos, ka viņi varam gultas tā. Easily even bought from couch. Zem. Izmēģinājām mūsu jauno blenderu, ko nopirkām cenu klubā pa likvidācijas cenām. Maļ labi. Tiešām liekas ir stiprāks par mūsu iepriekšējo blenderu, kas bija. Bet dizains nav pārdomāts. Jo, kad tu ņem visu krūzi, gribi viņu anlakot, lai var izņemt. Viņš nevis anlakojas, bet krūze veras vaļā no blendera daļas. Un tad var sanākt tā nepārāk labi. Bet tā vispārīgi var sadzīvot par to cenu, ko nopirkām. Es pat neatceros, cik bija. 30 kaut kas. 30 eiro, jā. Uztaisījām smūtīs. Viņam vajadzēja būt zilganam vai violetam, bet viņš ir vienkārši pelēks. Bet, nu, labi. Nav slikts. Garšīgi. Jā. Tīri labs. Es gribētu pamēģināt bez proteīna. Bet, man liekas, ir tīri labs. Protams, ja ir banāni un proteīns iekšā, tas ir viss, ko jutīs. Mellenes varbūt labi, ka nevar just spinātus. Līdzsēklis arī ir iekšā, mača. Ļoti labi. Veselīgais smūtīs. Labu apetīti. Labu apetīti.
Mazliet spilgts. Kādu laiku neko neesam filmējuši, bet mēs šodien bijām aizbraukuši uz Depiņu, Ikea un Valjuskā mēs bijām iegājuši. Es nepaņēmu, diemžēl, kameru līdzi, bet nekas. Sapirkt šo to Ziemassvētkiem. Un tad es parādīšu fiks, ko es sapirku. Galvenā lieta, kāpēc mēs braucām, vispār uz Ikea, tas bija tā kā sākotnējais mērķis, un tad beigās mēs aizbraucām vēl uz citām vietām. Es nopirku Ikea šādus te šķīvīšus smukus, jo man, kad es nopirku pavasarī šādus te Sinsejā šķīvis, un man likās vienkārši perfekti priekš Ziemassvētkiem. Un man gribējās tā kā vēl vienu šķīvu pa virsu. Man liekas, ka šitā ir ideāli. Protams, man gribējās zelta maliņu. Es visur izmeklējos, lai tāds, kā šo nosaukt, nelīdzena maliņa un ar zeltu vai sarkans vai daļapkas, bet nekur neatradu, un šis bija tāds vienīgais variants. Sinsejā bija ļoti daudz dažādu smuku šķīvi, bet viņiem visiem ir lietas, kas man patīk, un tad ir elementi, kas nepatīk. Un es varu ielikt paraugus, kas man patika, bet ko es gal galā neizvēlējos, jo vienkārši nelikās pietiekami labi. Un, bija Pepko viens, diezgan līdzīgs šim. Viņam bija ne zelta maliņa, bet kaut kāda spīdīga, es neatceros kādā krāsā. Bet jā, beigās pa labu nonācām pie šī, jo man liekas, šis ir tāds neitrāls variants, kad tas nebūs tikai Ziemassvētkiem. Varu visu caur gadu svētkos lietot. Tad vēl Ikea nopirku sev zvaigzni. To, ko es gribēju jau pagājušajā gadā nopirkt, bet nesaņēmos. Tāda viņa ir ar zelta maliņu. Tad nopirkām papīru, ko es izmantošu dekorāciju veidošanā. Un tad ir šādas mantiņas eglei. Tad šī tādas caurspīdīgas sarkanas bumbiņas. Es pirms tam, kad tas bija augusta vlogā laikam, vai oktobra vienā no vlogiem, es teicu, ka man šitās jau ir, bet šīs ir savādākas kā man, jo šeit ir nevis zvaigznītes, bet ir čiekuriņi laikam. Es varu parādīt, kur es atradu. Šis ir no pagājušā gada, kur ir zvaigznītes, un šis ir šī gada. Te ir čiekuriņi. Man tie čiekuriņi ļoti uzrunāja, tāpēc es paņēmu, ka būs vēl mantiņas. Es ļoti priecīgi, jo mēs nopirkām šogad jaunu egli, jo viņa ir, man liekas, mazliet lielāka kā iepriekšējā. Un tāpēc būs ļoti, ļoti forši. Tad vēl Ikea paņēmu zvaniņus. Roberts sev rūķi paņēma. Salaveci. Pēdējā lieta no Ikea paņēmām ikgadējās Ziemassvētku svecītes ar piparkūku smaržu, bet es teikšu, šī gada nesmaržo tik labi. Es nezinu, kāpēc, vai viņi formulu pamainījuši vai ko. Smaržo labi, bet nav tik labi kā pagājušos gadus. Nākamais, kur mēs bijām, bija Depiņš, jo es meklēju tā kā egļu zaru virtenes, tā to nosaukt. Ikea bija, bet man tā nevisai patika, bet cena bija ok, 10 eiro. Tad mēs iebraucām Depiņā, lai pārbaudītu, bet tur viņas vispār bija viena ļoti smuka, bet viņa maksāja pie 30 eiro, pat 3 metriem, un īsti nepārliecināja, un tāpēc es, nepaņēmu. Un tur bija arī pa 10 eiro, bet viņa izstījās ļoti slikti. Un tad, beigās man likās, ka būs jābrauc citu dienu atpakaļ uz Ikea pirkt tur, bet, paņēmām, pēc tam Juskās to parādīšu. Bet, par ko es ļoti priecājos, Depo nopirkām sulu. Kāpēc man šī ļoti patīk, jo, ja nemaldos, šī tā pati sula, ko es pirku Spānijā, un man ļoti patīk citronu sula. Pēc es ļoti ceru, ka viņa varbūt pat atvērtu pagājušo. Viņa garšos tāpat kā Spānijā. Smaržo tik labi. Garšo tāpat. Tik forši. Šis nav īsti Ziemassvētku tēmā, bet es vienkārši biju ļoti priecīgi par šo atklājumu. Un tad, pēdējais, kur mēs bijām, bija Jusks. Juskā, tā kā jau minēju, nopirku virtenes, veselas 2. Es ļoti priecājos par šo. Tur bija tiešām normāla cena, man liekas, 7 eiro. Un šī ir gandrīz 2 metri, 1,80 m. Kā ļoti priecājos, kad iegājām Juskā. Un tad vēl es priekš egļu virtenēm šitādus nopirku. Tās pērlītes.
Viņas ir 5 metri garas. Tā kā, man liekas, viņu varēšu sagriezt uz pusēm un uzlikt, ja es gribēšu uz abām virtunēm uzlikt. Un tad pēdējā lieta ir vēl viens iepakošanas papīrs. Es nezinu, vai var redzēt. Viņš ir tāds ļoti minimalistisks, neitrāls. Man liekas, ka šis būs gan Ziemassvētkiem ļoti foršs, gan vienkārši arī ikdienā, nezinu, uz dzimšanas dienu ballītēm vai jebkādu citu ballīti, jo viņš ir tāds diezgan patīkams, neitrāls. Un jā, tas ir mans fiksais Ziemassvētku iepirkumu hauls. Rīt plānos mums ir doties uz Staro Rīga, par ko es ļoti priecājos. Un jā, un tad jau pavisam drīz sāksim gatavoties Ziemassvētkiem. Es sāku visu jau lēnām plānot. Šis, tas un viss kaut kas un visādi DIY projektiņi, kas man actually būs jādara, tāpēc, ka tas būs, jā, šie DIY projektiņi iekļauj personalizētas dāvaniņas. Un jā, es tieši šodien saliku Amazonas grozu, un man vajag vienkārši pasūtīt visu vajadzīgo, lai es varu veidot šīs dāvaniņas. Viss notiek pilnā sparā, viss tiek jau lēnām aiz behind the scenes tiek plānots. Jā, ļoti, ļoti nevaru sagaidīt šo Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Tad jau tiekamies rīt, kad dosimies uz Staro Rīga. Tā dienai klāt esam atbraukuši uz centru. Un tagad dosimies lēnā garā skatīties Staro Rīga. Jā, vēl ir gaišs, bet mēs laikam aiziesim pārējais sākumā. Un tad mēs brauksim uz kuru galu? Astrid Brijāni ielu. Uz Astrid Brijāni ielu un tad ar kājiņām visam cauri. Un cerams, ka būs labs šogad. Būs ko pastaigāties. Jā, pagājuši gadu arī visu ar kājām, man liekas, izgājām. Jā, visu ar kājām. Pagājuši gadu bija vairāk vienā vietā viss. Tad bija te centrā un pāri tiltam bija jāiet tur tajā parkā. Jā. Mazliet vēs, iet un tulējos savā šallē. Somā vēl stāv cepure, ja vajadzēs. Ļoti excited. Pēduši esam, un tagad dodamies uz tramvaju un brauksim uz otru galu. Jā.
esam atnākuši atpakaļ uz mašīnu, izstaigājuši. Šis bija Staro Rīga 2025. Un kā tev patika? Šogad bija daudz labāk kā pagājušajā gadā. Jā, šogad ļoti daudz punktu patika. Tiešām forši. Man patīk, ka nav nekur jāstūķējās un nekur nebija iekšā jāiet. Viss bija pieejams Jā. plašumā. Nu, kurš bija tavs viss? Tallinas ielas kvartālā un tās zivs lidojošās. Jā, tās zivis bija labas. Un man patika arī Doma laukumā. Tā lielā statuja. Jā. Domājošais cilvēks. Es precīzi tās nosaukums neatceros, bet jā, tās zivis tiešām bija foršas. Kas tāds nebijis. Tie, kā saucās, Jāņa Tārpiņa? Jāņa Tārpiņa. Jāņa Tārpiņa lauks vai kaut kas tam līdzīgs pie Mākslas akadēmijas? Nē, Mākslas muzeja. Kaut kur tur. Jā, tas bija tāds ļoti interesanti izstījās. Tā vispārīgi tiešām šogad bija. Ir piedomājuši. Ir piedomājuši daudz tādu skatāmāki tie punkti. Tas pēdējais gan, uz ko mēs bijām, es viņu pat nenofilmēju. Tas gan bija tāds, tāds pārāk labs, kā nobeigt. Tas bija, kurš tas bija? 14. 10. Nu, viņš bija tanī parkā. Nē, 14. Jā. 14. pie... Pieskarties zvaigznē saucās. Pieskarties zvaigznē. Tāds nekāds. Bet jā, tiešām forši. Priecājos, kad izstaigājām. Mums ir vēl 3 punkti palikuši. Mēs viņus apstīsimies būtībā. Piebrauksim ar mašīnu, jo tas ir otrā Daugavas krastā pie bibliotēkas. Jā. Un tad braucam skatīties. Šogad bija tā vērts apmeklēt. Jā, šogad noteikti bija vērts. Tiešām ļoti forši. Mēs visu ar kājām izstaigājām. 10 kilometri noiet. No Cēsas ielas līdz Vecrīgai. Laba pastaiga. Jā. Labi, braucam. Braucam tālāk. Braucam. Esam iznākuši mazā pastaigā. Un pie Akropoles jau var eglīti izlikt un ļoti smuki izstās. Kad es eglīti. Esam atpakaļ no pastaigas. Vispār sveicienu visiem 18. novembrī. Cerams visiem labi pagājušie svētki. Un jā, mēs bijām izgājuši pastaigāties. Iegājām veikalā pēc spinātiem. Un iznācām ar mīnus 50 eiro. Mēs paņēmām Lavazas kafijas pupiņas, izmēģināsim. Es zinu, ka tā kafija ir laba, bet mēs nekad neesam tieši pupiņas ņēmuši, tāpēc būs interesanti pamēģināt. Jo agrāk mēs visu laiku pirkām, ka mums bija parastais kafijas aparāts. Tad bija ļoti labi. Un tad cerams, ka tagad ar more fancy ar kafijas aparātu būs vēl labāk. Tad iemesls, kāpēc iegājām veikalā spināti. Esam sākuši no rītiem taisīt smūtijas, kas ir ļoti forši, īpaši proteīnu smūtiju. Man tas palīdz nenašķoties darbā, ļoti tiešām uzpilda. Un tad negribas našķus, kas ir ļoti forši. Un tad šis ir mozzarella. Mēs taisīsim nūdeles un es parādīšu veidu, kā mēs taisām. Manuprāt, ir ļoti garšīgi. Es sev vēl kukurūzu paņēmu. Tā kā Roberts būs prom, tad es pati sev varēšu uztaisīt. Nevarējām paiet garām. Nopirkām 2 lašu filejas. Mēs jau kādu laiku gaidījām, ka parādīsies, lai varam nopirkt, jo mums ļoti patīk taisīt sushi bake. Un, reāli 9 eiro pa šito, un pa otru ir 11. Iemet saldētavā un turi, un izvēlc tad, kad tu taisi. Pēc jā, šitais ir ļoti labi. Bijām vēl uz Lidlu aizčāpojuši, paņēmām saldējumus. Šie ir ļoti garšīgi, īpaši šis. Dzērveņu. Ļoti garšo, viņš maksā arī tikai 70 centi. Un paņēmām šoreiz vēl karameļu, pamēģināsim, vai labs. Un ir vēl šāds pats, bet ar meža ogām. Tas arī ir ļoti labs, bet, manuprāt, dzērveņu ir vislabākais. Un tad vēl paņēmām gaļiņas dažādas. Šīs ir Roberta mīļākās desas. Tiešām garšīgs. Šīs ir ļoti labas, ja taisa siera gaļas plati. Ļoti labas. Tad šīs ir manas mīļākās desiņas, ko es tāpat vienkārši snekoju, kad man sagribās kaut ko. Un tad šīs
gaļiņas mēs vienmēr pērkam priekš nūdelēm. Jā, mazais hāli, salikšu visu ledusskapī un tad es parādīšu, kā mēs taisam nūdeles. Es tagad domāju, vai es esmu jau rādījusi, vai es neesmu rādījusi. Man ir sajūta, ka es esmu tomēr jau rādījusi, bet, paslikti nenāks. Tātad šeit būs viss vajadzīgais priekš garšīgām nūdelēm. Šis ir viss, ko vajadzēs. Šīs ir nūdeles, ko šoreiz izmantosim. Šīs ir spicy chicken. Viņām ir tāda tā kā karija garša. Ļoti, ļoti garšīgas. Ja nepatīk šīs, var arī izmantot šīs kimči. Ļoti labi sanāk arī ar šiem. Tad, protams, šī gaļiņa, ko es jau rādīju. Siers, ko rīvēsim. Mazliet saldais krējums. Un mozzarella. To visu vienkārši jāsavieno kopā. Tad ņemam mozzarellu un sagriežam. Ņemam parasto sieru. Mazliet sarīvējam. Sieri sagatavoti. Tagad varam iet un taisīt paši nūdeles. Te ir apmēram 400 ml ūdens. Var likt mazāk, var likt vairāk. Tas atkarīgs, cik daudz grib zupas bāzi. Un tad liekam sildīties. Nūdelēs iekšā ir šādas 2 pakas un abas vienkārši metam iekšā. Samaisam, pagaidām, ka ūdens uzvārās un tad liksim pašas nūdeles iekšā. Sāk vārīties. Varam likt iekšā nūdeles. Un šī brīdī var likt taimeri uz apmēram 4 minūtēm. Un tagad varam mazliet pielikt saldo krēmu. Tas arī atkarīgs, cik daudz grib. Ja grib likt krēmīgāks, var vairāk. Ja negrib pārāk, tad var mazāk. Var vispār nelikt un vienkārši tikai sieru likt iekšā. Un šis arī palīdz mazliet ar asumu, ka nebūs tik asas tās nūdeles. Apmais un ļauj turpināt vārīties. Kad ir atlikušas apmēram 2 minūtes, tad var likt iekšā sieru un mozzarellu. Un tad likt virsū vāku un ļaut viņam pavārīties vēl. Nu, siers ir izkusis. Tad var likt bļodā. Šādi izstās nūdeļzupa. Nūdeļs gatavs. Ņemam desu un liekam iekšā. Kā hotpotā ļaut viņam uzsūkties un tad var ēst. Mēs bijām iebraukuši Maksimā. Es nezinu, vai tas ir kaut kāds tirdzniecības centrs. Vienkārši tirdzniecības centrs Maksima. Un es izlēmu, es vēlos apgreidot savu telefonu. Es jau par to biju domājis diezgan ilgu laiku. Un tad es saņēmu to drosmi, beidzot aizgāju un paņēmu telefonu. Saņēmies beidzot pārvarēt to, ka nepatīk. Es paņēmu sev 17 Pro Max. Sudraba un 512 gigabaitus, jo man pašlaik ir 250. Es domāju, ka, ja ņem, tad paņem vairāk. Es nevarēju izlemt starp terabaitu un starp 500, un beigās paņēmu 500, jo es domāju, ka labāk tā pa iedaļiņām kāpt uz augšu, nevis ar lieliem lēcieniem. Kā jā, būs man jauns telefons, patestēsim, pastīsimies, kā ir. Protams, tas izskats man nepatīk joprojām, bet, vajadzēs sadzīvot. Un tad Robertam, kā Ziemassvētku dāvanu, es nopirku AirPodus jaunos. Es viņus gribēju vakarā pēc darba aizbraukt nopirkt, bet Roberts bija ļoti uzstājīgs, ka viņš arī vēlas braukt uz ofisu. Jo man bija doma aizbraukt uz ofisu un tad braucot mājās ieskriet kaut kur Tele2 un paņemt. Bet,
Lūdzu, tava Paldies, dāvana paldies. Ziemassvētku. Ziemassvētku sniegs arī ir jau klāt. Jā, sniegs Šodien šodien. 24. decembris vispār. 22. novembris. Jā. Nu, priecīgs. Jā. Viņš man gadu, pat vairāk, man liekas, 2 gadus viņš man prēc, ka viņš gribēja AirPodus. Un pats nevarēja nopirkt. Ne. Gribēju, lai tas nāk no tevīm. Nu, tā. Jā. Labi. Mājās būsim, atvērsim. Tagad mums vēl ir šis tas jāizdara. Mēs atbraucām uz sāgu. Roberts izdomāja, ka vēlas uzmērīt ugus. Mēs atradām veikalu, kur ir tie zābaki, ko viņš ir noskatījis. 2. It kā ir 3, bet vismaz 2 viņš grib būt. Nē, 3 tu jau mērīji Danijā. Jā, tad viņš aizies uzmērīs. Un pastīsimies, gan jau ka online nopirksim, nevis uz vietas, jo te ar visu to, ka ir Black Friday tā atlaide, tā cena ir lielākā pašā ugu mājaslapā. Tā kā tā, iesim skatīties, kas šeit uz vietas ir. Atradām. Ir parastie ugi. Čība arī ir. Tāds baigi mazais, jā, piedāvājums. Nu, tavas domas, domiņas. Ir labi? Tā ir labi. Domāju, paprasījām, lai atnes tos, ko Roberts gribēja. Riktīgi viņam tāda bieza zoka. Es arī uzmērīju citu sagus. Tā nepārāk. Izstāns jau labi. Man tik tie brūnie labāk patika. Krāsa ziņā. Jā. Zābaki samērīti. Roberts saprata to, ko viņš vēlas. Dabūja tos, ko viņš bija noskatījis, uzmērīt, bet šeit bija tikai melnā krāsā. Tā kā... Melna nebūs. Jā, Roberts izvēlējās citu krāsu, tā kā tos mēs visdrīzāk pasūtīsim tad internetā. Tagad aizbrauksim atkal uz Packforce, mums vajag nopirkt priekš Ziemassvētku dāvanām kastes. Un tad man šodien arī atnāca no Amazonas pasūtījums. Visas lietiņas priekš, dāvaniņas, ko es likšu iekšā, ko es pati taisīšu ar rociņām savām. Un, noteikti es parādīšu, bet mazliet vēlāk. Es izmēģināšu kā paraugu uztaisīt vienu, lai paskatīties, kā sanāk, vai ir labi. Un, protams, ja tas paraugs labi sanāks, tad ies tālāk uz dāvanu. Ja nē, tad tas paliks mums, bet es tiešām ceru, ka sanāks. Nav variantu, jā. Tad jāsāk jau lēnām viņu taisīt, jo tas ir katram cilvēkam jābūt vai kopā 8. Jā, ja mēs netaisam sev. Nu, ja paliks laiks. Bet jā, tad jau redzēsiet, ko es esmu izdomājusi. Redzēsiet, kas tas būs tagad. Mēs saīsinām video. Jā, mēs saīsinām video, bet tagad mēs braucam uz Packforce. Packforce ir ciet. Viņš šodien slēdzas 4, mēs esam 14 minūtes pa vēlu. Nu, neko darīt. Braucam tad uz mājām. Esam mājās un esam gatavi vērt vaļā. Telefoni jau var atvadīties no mana 14 Pro Max. Ilgi kalpojas. Izņemsim un salīdzināsim. Norčīk, tu traucē. Hideous. Ka izņem no telefona vadiņš. Kas man nepatīk, ir tas, ka viņi ir nomainījuši. Man stikls patīk daudz vairāk kā metāls.
aizmugurē. Vislielākais lieta, kas man nepatīk, protams, ir tā sala, ko viņi tur ir uztaisījuši. Man patīk, šeit ir vienkārši kvadrātiņš. Un vislielākā lieta, laikam, ir, kad šeit ir zivspuldzes. Nē, zivspuldzes ir šeit. Un viņi nezina, kāda vēla pēc zivspuldzes pārvietojuši šeit, nevis blakus kamerām atstājuši. Un kad filmē vai bildē ar zivspuldzi, īstās drausmīgi. Es esmu redzējis TikToks, kad cilvēki izmanto zivspuldzi. Tā ēna, kas veidojas dēļ tā, ka tā zivspuldze ir tik tālu prom no kameras, ir vienkārši drausmīga. Šis ir tāds big dīvains liekas, bet es telefonus lietoju tikai vāciņu. Īsti negribu ņemt nost, jo es gribu sagaidīt, ka man atnāks aizsargs stikliņš un vāciņš. Pirms es slēdzu iekšā un pārlieku visus status. Pēc jā, es vienkārši gribēju atvērt, lai tas ir izdarīts. Jā, atpakaļ kastē. Tagad var likt atpakaļ kastē un gaidīt, kad man atnāks. Mēs vakar pasūtījām, tā kā es ceru, ka kādas 2-3 dienas būs klāt jau. Šodien sestdiena, rīt gan jau nekas nenotiks, bet drīzāk pirmdienu. Cerams, ka tiks izsūtīts un tad otrdien vai trešdien jau būs klāt. Jā, salīdzināt var. Ir minimāli lielāks. Tik tas, ka dēļ tā, ka šim nopaļotākas malas viņš liekas mazāks, bet man liekas, tā viņš varētu būt, ka ir vienādi no sāna. Bet man pietrūks tas, ka nav zelta krāsā telefona, jo man pulkstenis tik labi saskaņojas ar telefonu. It's a small thing, bet tādā ziņā šis liekas, ka ir vieglāks par šo. Bet labi, te ir stikls, metāls ir, man liekas, vieglāks par stiklu. Kā kurš, bet kā tev liekas? It feels like a toy phone. Ir vieglāks. Vienkārši salīdzinot šo ar to, šīs liekas more luxurious kā tas. Man liekas, tas stikls tiešām piedod tādu foršu. Gan smagumiņu, gan tādu luxury feel. Priecājos, cik ļoti man labi ir saglabājies mans telefons par šiem gadiem. Un arī baterija nav tik kritiska. Man liekas, ir 85% vēl. Labi, man ir kalpojis. Varēs tikt tālāk pie kāda cita cilvēka. Bye. Labāja, liekam kastē. Laba naktī. Šo atvērsim un lielāku review uzfilmēs tev vēlāk. Un tad varam vaļā austiņas. Roberts man atļāva atvērt. Lai jūs nedusmojaties, ka es varu vaļā viņa Ziemassvētku dāvanu. Tad nekur atverot. Ir informācija, un tad ir pati kastīte. Man nekad nav bijuši AirPodi. Nē, viņš man liekas centīsies tagad ar... Lai cenšos. Te vēl papildus austiņas, lai tu vari atrast, kurš izmērs tev piemērotāks, kas ir ļoti forši. Kā ir? Šķiet ir labi. Pievieno pie savu telefonu. Kā tev iespaidi? Ļoti labi būs. Priecīgs. Jā, priecīgs. Izdīti. Izdīts. Paldies. Lūdzu. Tik 2 gadi vajadzēja tikai. Bet vismaz jaunas modelis. Jā, sagaidīju jauno modeli. Pagājuši gadu pirktu nebūtu. Jā. Vairs tu man neko nevar prasīt Ziemassvētkos visu. Vēl telefoni var. Nē, mierinies. PlayStation To tu varbūt. pats vari. GTA ir pārcelts. To mēs varam līdz vasarai gaidīt un tad pirkt. Tagad taču ne. Jā, tad padziļinātāk, kad es viņu slēgšu iekšā, parādīšu, protams. Pafilmēšu to. Es tiešām ceru, ka šīs nedēļas laikā būs, jo es gribu sākt jau editot šo vlogu. Un šīs nedēļas beigās jau ielikt YouTube'ā, lai man viss, kas atliek, ir vlogmas palicis, lai viss ir tā kā up to date. Kā jā, cerams,
Pēc pāris dienām būs un es varēšu ieslēgt normāli un pāriet uz šo telefonu. Es tiešām nevēlos bez vāciņa un bez aizsargu stikliņa lietot. Zinot savu veiksmi, kā man viss krīt. Es nespēju nocēt, ka es viņu nopirku. Es vienkārši redzēju līkus nākamajam gadam, un man tāds, es negribu riskēt. Tur būs tas pats. Ņemsim tagad. Ir trešdiena, pagāja pāris dienas. Dabūju stikliņu un vāciņu. Mēs varam beidzot kārtīgi atvērt un ieslēgt man jauno telefonu. Un tu tikmēr vari pastāstīt par savām austiņām. Kā tev ir gājis šīs pāris dienas? Vai kāds atsauksmes? Tev nav jābūt kamerai. Par austiņām sakot, ļoti ērtas un laba skaņa. Dzitra. Noise cancellinga vēl neesmu pamēģinājis beigi. Braucot uz lielo tranžieru, tas gan strādā ļoti labi. Ja ieslēdz noise cancel, tad vispār nevar dzirdēt, kā skan. Esmu ļoti priecīgs par šo dāvanu un par šīm austiņām. Ļoti labas. Es priecāju, ka tev patīk sava dāvana. Tev arī kāds vajadzēs? Varbūt vēlāk. Uzreiz nē. Stikliņš uzlikts. Vāciņš. Stīvais. Un šitie tie labie. Slēdzam iekšā. Any second now. Ilgi gan slēdzas iekšā. Augsts. Hello. Setaposim fiks telefonu. Fiksi nebūs. Setaposim telefonu. Tikai cik stundas vēlāk? 4. Europars nobrauc treniņu un man sanāca samainīt telefons. Viss ir izdevies, ir updatēts, ir pārlikti faili. Man tikai vēl šādas aplikācijas ir jāpārbauda, pirms es šeit visu dzēšu ārā. Bet jā, tas ir izdarīts. Labi telefoni. Tādi dīvaini. Nezinu, ko teikt. I'm not a tech person. Vai skaisti izskatās? Man ir mazliet jāpierod pie šī visa. Kamēr izolmu. So weird to see yourself. Twice. Protams, šeit ir labāk, bet dēļ tā, ka vecajā tāds bluriņš mazliet ir liekas labāk. Jā, visus imperfections redz. Kas man jaunajā visvairāk patīk, kad ir selfie kamera. Kā var normāli filmēt. Vertikālos. Jā, un to nav jāgriež telefons.
tā kā filtrs labāks ir virsū. Tā kā tiešām tas krāsa ir daudz pareizāka ar jauno telefonu. Ar veco viņš tāds vašs teltis izskatās, tāds balts, pelēcīgs. Jā, no ekrāns ir very responsive, man liekas. Tāds pats, jā. Mazliet labāks. Jā, krāsas liekas daudz tā kā košākas, īpaši bildējot, filmējot. Jā, nezinu. Tad jau redzēs, jā, it's just a phone. Protams, es gaidu to, ka baterija life būs mazliet labāka šim sākotnēji. Es pasties, šim man vēl ir 85%. Which is very good, I think, for how long? Almost 4 years now. Es nezinu, daļai liekas, ka diezgan nevajadzīgs sports šis, ka nevajadzēja man mainīt telefonu. Labi. Telefons ir updatēts, es varu beidzot nobeigt šo video. Ļoti ceru, ka kalpos labi un ilgi. Līdz, nezinu, vismaz nākamos 3-4 gadus. Un jā, tad ar šo mēs varam nobeigt mūsu novembra vlogu. Tāds big underwhelming, es zinu, ka teicu, ko testēsim un darīsim. Nu, es nezinu, ko testēt. It's very similar. Bet jā, novembris ir noslēdzies, pēdējā novembra nedēļa. Centīšos šo vlogu ielikt šonedēļ, pirms sākas decembris. Un tad jau nākamais būs vlogmas video. Es jau esmu ielikusi banerīti savā YouTube kanālā jaunu. Vispārīgi strādāju diezgan cītīgi pie, tā teikt, vlogmas asetiem, ko es izmantošu vlogos. Un jā, nevaru sagaidīt. Šīs brīvdienās dekorēsim dzīvokli. Tas būs jau pirmais vlogmas saturs. Un tad arī ķeršos uzreiz klāt pie dāvaniņu veidošanas, jo es gaidu, ka tas aizņems mazliet laiku. Tas nebūs tā fiksi. Jā, šādas tādas receptes ir padomā, ko mēs varētu izmēģināt jaunas. Gatavosimies mūsu Friendsmas vakariņām lēnu garu. Liks jau kopā dāvanas. Es nevaru sagaidīt. Mēs aiziesim uz lidiņu, jo tur ir smuki izdekorēts. Cik es redzēju, pīsāt. Labi, šim video pietiks. Tiekamies pavisam drīz, jau pēc nedēļas. Jā, es negribu ilgi runāt, bet fiksi gribu pateikt, ka es neesmu precīzi izdomājis, kādā konceptā es filmēju un lieku, bet man liekas, es darīšu līdzīgi kā pagājuši gadu, kad tā kā katru nedēļas beigās tā kā ielieku video. Kaut kā tā, es domāju, ka ir ok, nav man tik daudz laika, lai es varētu, nezinu, katru tur 3. 2. dienu likt. That's a bit too much, bet man liekas, viens video nedēļā būtu tīri ok. Jā, labi. Viss, nobeidzam šo video. Tiekamies jau pavisam drīz. Es nevaru sagaidīt. Labi, čau. Tā.